Ko darīt, ja nepatīk izmantot parasto zobu diegu? Kādas ir alternatīvas? Ir vairākas. Viena no alternatīvām ir, ja nepatīk zobu diegi, ir pieejams šāds te starpzobu birstītes, sākot ar pašu mazāko līdz šai te lielai, ko mēs saucam priekš reti skaistiem zobiem. Viņas ir vairāk kārtēji lietojamas, attiecīgi var izvēlēties, kurš izmērs ir paredzēts jūsu zobiem, un visticamāk būs tā, ka jums nebūs tā kā viens izmērs visiem zobiem, jo zobi arī parasti nav vienmērīgi izkārtojušies mutē, līdz ar to jums ir šķirbas, kuras ir lielākas, ir šķirbas, kuras mazākas, jums droši vien vajadzēs kādas 2 vai 3, tāpēc, piemēram, šis ir Tepe ražotājs, viņiem ir sākumā pieejams tāda mixpaka, kur ir gandrīz no visiem izmēriem pa vienam, un tāpēc tam jau var nopirkt konkrēti tos izmērus, kuri ir nepieciešami, vai vēl viens variants, ja nepatīk zobu diegs, ir šādi te starpzobu ūdens irigātori, kas ir pulsējošs ūdens trūklis palīdzība tīra starp zobiem, un tā lietošana ir tāda, kad mēs, konkrēti šim modelim ir augšā tais vāciņu, ielej no krāna ūdeni, cik silti ielēs, tāda arī tīrīs. Tas darbības princips ir, ka mēs pārliecamies pāri izlietni, šis mazais snīpīts ir iekšā mutē, un braucam gar smaganu līniju, gan no iekšpuses, gan no priekšpuses, un ūdens visu laiku tecēs ārā no mutes, un tādā veidā mēs tīram starp zobu šķirbām. Vai šie te irigātori ir tikpat efektīvi kā parastais zobu diegs? Nē, bet viņi ir ļoti, ļoti tuvu. Un, ja jūs esat kā es, kam zobu diegs nepatīk, jūs zināt, ka jūs viņu nelietosiet, vai arī lietojat tikai 1 dienu pirms zobārsta vizītes un tad 3 dienas pēc zobārsta vizītes, tad šitāds te aparāts ir labākā alternatīva uzreiz aiz zobu diega, un viņi arī vairs nav tik dārgi, viņi sākās no Oaklīnam, viņiem ir šitāds te W10 Lite modelis, viņš sāks no 19 eiro, un tad jau, tur ir dažādi varianti, pēc tam viņi izauga, kas mums ir dārgākais, laikam, Waterpikam bija viens modelis pa 150 eiro, bet tas darbības princips viņiem visiem vienāds, protams, tas, kas maina cenu, ir kāds ražotājs, cik ilgi ir garantijā, kāds galviņas ir iekļauts, kāds ir dizains, kuram liekas smukāks iespējams, un cik pēc tam maksās šīs te maiņas galiņi, ja gribas tos pēc tam piepirkt vai apmainīt.